Beik atkal Agris Glaudāts paliek uzreiz virs uz soliņa. Arī Iguto Gomi norādīja Artim Ķēniņam, ka vārti ir jāskaita. Liepājas vārti beigās pārdomāja un Jelgavai lielie prieki. Tādējādi vismaz es personīgi gaidu, ka iepriecinās spēlētāji. Varbūt līdzīgi, kā tas bija sezonas startā, kad Jelgavas komanda šajā pašā stadionā zaudēja ar rezultātu 2-3 Tukumam. Maslovs cenšas apspēlēt 1-1, bet Rudolfs Meļķis aizsardzībā arī, bet no ātri vien kļūdās Grobiņa tālsitiens. Teicami izpilda sitienu Andris Deklaus. Atpakaļ. Un vai redzēsim tālsitienu? Tieši tā, iespaidīgs sitiens arī šeit atkārtots mēģinājums. Atkārtots centrējums. Nu, tiešām daudz uzbrukumu pirmajās minūtēs, gan vienai, gan otrai komandai. Un pāriet uzbrukumā Jelgavas komanda teicama saspēlēdam piespēles. Padodas labāk nekā sitieni un arī sitiens šoreiz. Nu beidzot! Žozefs Ede nevelti. Es par viņu tik daudz stāstīju un runāju par to tukšo periodu, par Baranciņu. Nu, nerunājam par šīm 4 savstarpējām spēlēm. Varbūt tur ļoti lielu uzmanību tām nepievēršot. Varbūt tādi atsevišķi mazie faktiņi. Bet tagad paskatīsimies Bečers soda laukumā. Parādās brīvās zonas Jelgavai. Un Bečers teicami atrod sitienu iespēr kreiso kāju. Džeriņš tā kā viņam 9 kārtās 5. spēle. Viena no spēlēm Džeriņam. Dobrcova tālsitiens, Kudriavcevs. Nu, beidzot, ļoti ilgi man nebija iemesla parunāt ne par Grobiņas uzbrukumu, ne par Jelgavas vārtu. Tāda izniekota iespēja. 3 kompensācijas, laika minūtes un te vārtu priekšā. Bomba ir vārtos. Mārkos Grogovs sacīja, ka Dobrcovs uzticas masai, uzticas lielam cilvēkam vārtu priekšā. Nu, ir vārjai. Nu, kas te jāpaskatās aizmugurē. Džeriņš no milzīga attāluma bumbu raidīt soda laukumā. Rals Denijs Džeriņš. X-faktors devies laukumā. Nostrādā viņa piespēles. Arī šeit ir bīstami Družiņins. Un cik maz trūka, lai Grobiņa 2 minūšu laikā dabūtu no 0-1, 2-1. Paskatās pulkstenī un, jā, aizsūta visus uz ģērtuvēm. Jūs arī varat aizskriet pēc limonādes vai saldējuma šajā brīnišķīgajā, gribu teikt, vasaras dienā, jo tiešām ir tik silts un rezultāts 1-1. Viktors Dobrcovs apžēlojās par Tamusu Pērtiju, Grobiņa apžēlojās par Liepāju un Grobiņa pirmā puslaika beigās rezultātu izlīdzināja 1-1 un tagad jau atkal Jelgavnieki dzīvās tabulas pēdējā vietā. Ka redzēsim, vai Jelgavai izdosies pirmo apli pabeigt uz pozitīvas nots un Jelgava Ede mānās un piespēlē. Ir iespēja gūt vārtus Jelgavai. Sitiens, bumba tiek izvilkta no vārtu stūra. Mālīšs, teicami, nospēlē. Krautumins ar kapteiņa apseju. Aizvieto viņš Andri Krušatinu. Būtiska loma. Kristapa Grebe balsi dzirdu. Saka tuvāk. Kur tuvāk nezinu, bet kaut kur tuvāk. Bumba tiek sista vārtu mērķi. Tur Vjačeslavs Kudriavcevs. Tomēr arī tur pārtver. Vēlreiz Petersons, kuram trešā spēcīgā bumba sišana 1 minūtes laikā. Šicekovs. Brīvībam plašums viņam priekšā. Šicekovs caur vidu. Ede, sitiens gūtie vārti! Žozefs Ede, 69. minūte, 2-1. Otro reizi Jelgava izvirzās vadībā. Nu, tāds klusumiņš bija. Abas komandas apstājās. Likās, nu, tagad mums akademiskais futbols, kas par svinībām pie Jelgavas soliņa, un Žozefs Ede klusējis 8 kārstu garumā, 9, protams, ne visiem. Ir arī cilvēkiem, kuri, kā mēs to redzējām, vakar Skonto stadiona apmeklējuma skaitis vairāk nekā 5000 atnāca trešā apmeklētākā spēle virslīgas vēsturē, tikmēr Jelgava var panākt 3-1, nu kādā veidā Bečers piedod Grobiņai. Pēc tagad jau Jelgavai pabeigt 7. vietā komandai, kuru daži labi jau pamazām sāka norakstīt, saka, nu šī jau, nu gan šogad tā ir krītošā komanda ārā. Nu pavērosim, te viss interesanti, bet Grobiņai tagad ir iespēja panākt 2-2, bomba lido vārtu mērķi, bet tās ceļā. Visi spēlēt, aizņemot mazo Dudu. Dudu tagad palicis kā vienīgais aizsargs minētā epizodē. Džeriņš gādā bumbu sodlaukumā. Labi pagarināts Kārlis Mikulskis. Nu, un kas tur notika? Diezgan slikts gaisa 2 cīņu procents Liepājā. Tas gan neliedza Jelgavai noturēt vārtu sausā. Ne visās epizodēs Purs tika galā ar atletiskiem Liepājas leģionāriem 2. stāvā, bet tagad tam nav nozīmes. Halāta laužas 1-1, apspēlēja aizsargus, izskrēja priekšpī Kudriavcevs. Netiek fiksēt, tomēr galu ar aizturi. Asistentu palīdzību pieņēma lēmumu, tomēr svilpt, redzam, Halāta tādos mazos kvadrātmetros tehniski līde prom tādā lienošā stilā. Apspēlēja viņš
Maslovu un te pašās beigās. Nu, sita pa bumbu Halata, rokas bāza Kudriavcevs, noteikti arī trāpīja pa rokām vārtsargam. Halata, nu es piekrītu, laikam var tu saskatīt pārkāpumu. Kā te izlien grobiņam, liekas, ka tik labi Jelgava tad cieši spēlē aizsardzībā, neļauj neko, knapšas mājkustības, aizsūta viņš pēc smalkmaizītēm puru, vienu no 3 centra aizsargiem. Halata, Kruglovs ar krūtīm nomet, skaista kombinācijā, 2-2, Devids Dobracovs, 2-2, kārtie vārti Devidam, bet ir Karodziņš pacelts. Vēl priecājas grobiņa, bet te būs jāpārbauda. Ir pacelts Karodziņš, ir tiesiša roka gaisā. Protams, ka savā ziņā aizmugure neieskaitīti vārti. Paliek 2-1 Jelgavas labā. Aplausi tribīnēs Jelgavai. Prieki. Un Grebja paredzējums, ka gols bija to. Un arī Jelgavas spēlētājs pārdomā, ka neies sodlaukumā, bet uz stūra Karodziņu. Tas vairs nav nepieciešams. Spēle ir galā. 2-1. Skaista Jelgavas uzvara.